Labdien! Šodien mums ir Džeina ciemos aģentūrā. Džeina, tu biji nesen Singapūrā, vai ne? Laikam jau ļoti patikās. Jā, man ļoti patikās. Visādi gāja, bet patikās. Runā, ka Singapūra ir viena no visdrošākām valstīm uz pasaules. Vai tā ir taisnība? Jā, tā ir. Kā tas izpaužās tur? Cilvēku mājas neslēdz ciet, visi ir tā draudzīgi. Jo tas skaidrs, ka ir ļoti bagāta valsts, un tāpēc viņiem nav iemesla līdzakties. Viņiem tur ir kaut kādi, ja pieņemsim, ja tur pēkšņi kāds kaut ko nozoga, tur ir kaut kāda soda sistēma vai kaut kāda tāda barga? Jā, ļoti barga. Tur ir tā autobusā, tu nedrīkst ēst, tev jāmaksā $1000. Tur ir ļoti barga. Nedrīkst smēķēt ielām un var civilizēt. Jo tad sanāk, ka patiesībā tā drošākā tā kā pilsēta valsts ir beigās sanāks no tā, tāpēc, ka tur ir ļoti nopietni noteikumi, jā, un cilvēki labprāt viņu ievēro, ja viņi negrib to visu maksāt un tā tālāk. Varbūt pastāsti, kāda ir tā sadzīve modelis ārzemēs, kā viņas dzīvo? Modelis dzīvo, patiesībā tas nav diezko vienkārši, bet ar laiku pierod, tad viss ir ok. Tad pašām jāpērk ēst, pašām ir jābūt patstāvīgām. Es tur iemācījos būt patstāvīgai. Tas palīdzēs uz priekšu dzīvē. Jūs noteikti, es to zinu, kā tur ir, vai ne? Tur ir modeļa apartamenti, jā, un jūs dzīvojat ar citām modelēm. Un ar ko tev sanāca dzīvot kopā? Man sanāca dzīvot kopā ar brazīlītēm, un, kad es aizbraucu turieni, man nepatika, ļoti nepatika. Ja tas brazīlīts ir tāds ātrs un daudz ko pasaka, ko nemaz nedomā, bet ar laiku sadzīvo kopā, ka pierod, tad viss kārtībā. Ļoti labs draudzens kļuva. Es saku, lēniem latviešiem nesaprast ātrās brazīlietis. Jā. Jā. Bet noteikti jau, ka tu kaut ko arī mācies no tā visa, vai ne? Tu iegūsti ar kaut ko tu visvairāk ieguvi no Singapūras priekš sevis? Es iegūvu patstāvīgumu, un jā, tas pēc galvenais, ko es iegūvu. Patstāvīgumu. Tagad tu biji projām vesels 3 mēnešus. Jā, 3 mēnešus. Tas laikam nav viegli. Tev tagad jau ir 16, jā? Jā. Bet tu aizbrauci tev, kad bija vēl 15. Jā. Un kā tu nosvinēji 16 gadu jubileju? Kolosāli. Kolosāli? Jā, kopā ar draugiem. Skaidrs. Jā, Džeina, kā tu nokļuvi līdz mums, līdz tu biji modelis? Es ieraudzīju tādu mājaslapu draugos, tur tādu parādījās, kur pieteikties, un es klikšķināju, un tad es tur aizpildīju. Es jau uz dolu aizpildīju, un pēc tam man sāk zvanīt, un tad jau viss aizgāja. Tad aizbraucu turieni, tad izteicu tāds kompliments, un domāju, tad jau paši. Jā, tad patiesībā tas nemaz nav tik grūti, vai ne? Pieteikties un būt par modeli. Ja tas ir grūti būt par modeli. Kā kuram vietnē. Piemēram, es biju tāda ļoti kautrīga. Vēl arī joprojām esmu nedaudz kautrīga. Es cīnos ar to. Tad kādām ir jābūt modelēm tādām, lai viņām būtu panākumi, un tu jau tagad vari pateikt, noteikti, ka tev ir radies iespējas. Jā, viņām ir jābūt tādām skaļām. Ar visām meitenēm pārākām, tādām augstprātīgām. Tieši tad, kad tu esi kaut ko darbā vai skaistīgiem. Protams, dzīvē ne. Bet tādā, jā. Bet tad, kad tu ej uz kastingiem, tad, kad tu esi darbā, tad tev ir jāparāda, ka tu tur esi, vai ne? Jā. Lai visi tev pamana. Un, jā, tas laikam ir ļoti svarīgi. Un arī iepriekšējā video Jolanta teica, ka tas ir pat viss svarīgāk par izskatu, vai ne? Jā, tieši tā. Skaidrs, Džeina. Tad novēlēšu tev, protams, turpmāk sasniegumus un izturību.
Un ko tu varētu novēlēt tām meitenēm, kas vēl vēlās kļūt par modelēm? Visu tā labāko, lai tik tiek.